Ja es skatījos mans iepriekšējos video, tad zinu vienu lietu. Helikopteri man fascinē jau ļoti sen. Katru reizi, kad debesīs parādās helikopters, tas ir kā atgādinājums, ka jāturpina strādāt. Kādu dienu jūs arī man atvesiet pie stūras tādām? Bet vienmēr esmu domājis, kā ir kontrolēt helikopteru pašam. Bet šodien tā diena ir klāta. Es dodos uz Pilvas lidlauka aviācijas šovu, ne tikai paskatīties uz helikopteriem, bet pirmo reizi dzīvē pašam apsēsties pilota vietā. Šī nav datorspēle, šeit viss ir pa īstam. Laižam uz aviācijas šovu. Ko esam nonākuši galā? Atstājām mašīnu un ejam skatīties. Nezinu, vai Džeks varēs apskati iziet. Veiksmīgi tikām cauri, bet esam nedaudz nokavējuši stundu, jo uz Kalnciem tilta bija kaut avārija vai kas. Ir jau pulkstens nedaudz pār 5, bet redzam, ka īstais šovs vēl tikai būs priekšā. Ejam skatīties. Šajā kamerā neko neredz. Tās mazais ultralight helikopters, vienkārši tā gribētos tādu. Bet es aizsūtīju e-pastu paprasīt, cik maksā tiesības nolikt uz tādu. Viņi atbildēja 28,000 apmēram plus PVN. Ja jūs saprotat, nav tas lētākais prieks, bet tā diena es līdz tādam tikšu. Cik viņš svers? 160 kg. Cik viņš tā vācija? Šis ir no kaut T5 modaši. Kāds jūs manuāli? Jā, tiešām. Džek, varbūt pāris vārdos var pateikt, kas šis ir pa aparātu? Šis ir RTU studentu izveidots saplāša lidaparāts. Un var vadīt ar pultu. Tieši tā. Tā kā. Aizmugurējām, neko jāpalabāk par viņiem. Tā ir. Vecos laikos pat dzirnavs, tad bija viens bija metāla zobars, otrs bija koks. Labs. Paši arī piloti vai, ne šitam, bet vispār? Ar droniem. Drons ir no zemes, lai, bet paši nesēžiekšā? Nē. Tikai ar droniem tā kā. Ja kāds iesaistās, viņš varētu pacelties? 150 kg ir paredzēts vēl. Peči, davai, rūdz! Pagriežam uz otru pusi un laižam. Ok, paldies, lai veicās. Un redzam, tur ir tas simulators, uz ko es tēmēju. Kā tu tās pieteiksies un tik? Liekas, ka tagad višķīt aizņem, bet jā, jūs varat pieteikties kā selfi, tur tur iepušās, bet pa šajiem mēģinās pa kuriem. Jā, labi, paldies. Vai ir iespēja tikt uz šo aparātu? Ko? Vai ir iespēja palidot? Jā, bet man ir īsta jau. Tik apmēram jāgaida. Tātad 25 minūtes. Tev vēl 120 kaut. Tātad ko? 6:50 tiekamies šeit un reāli lidošu. Uzliksim uz galvas GoPro un parādīsim, kā tas notiek. Laikam tie sāpiņi lēnām sāk piepildīties. Jo es esmu Džekiņš, baigi forši, bet arī lida brauc baigi forši. Skan rāģiņš. Kopā mēs lidojam vēl augstāk. Reiz to kāja pāri. Cik mēs nokavējām ar tevi? Cikos? Nē, cik, es domāju, 50 tās bija sarunāts. Cikos mēs beigsim? Lai es vēl nākamā pateikt. Es pedāļiem.
Atspēdu. Viņi arī tik viegli būs? Viņi pat būs vēl varbūt bišķiņ vieglāk, ja? Viņi būs baigi jūtīgi. Tā feature, saprot, jūs braucas mašīnā, tu spied katru pedāli neatkarīgi, ja? Ne tā lieta, ka tu spied, viens nāk apakaļ. Būs, tu pacelsies, es to palūkšu, piemēram, nospiest labo pedāli, ja? Tu psiholoģiski spied labo pedāli, bet tu to kreiso kāju neatbrīvo. Teiksim tā, tu pats cīnies Jā, pret sevi. Jā, pedāļiem vienkārši. Kreisais pedāls negūst griežas no kreisi, labais pedāls griežas pa labi. Un pedāļiem tas tik tālu ir skaidrs, ja? Paņemsi rokā šī tā kontroli, tagad viņš pacel. Viņš tāds smags ir, ja? Tas pilku tempēt kā mācībniekiem, ja? Jo viņš vajag iltīgs. Ja? Ir tā, ka... Ko apmēram tā, kā tu arī darīji, ja? Roka brīva, jo piemēram, tu celtos, ja? Viņš grib dot vēl gāzi, nu pats grib griezt šo tur, pat tu viņu. Viņš pats griezīsies? Minimāli, bet viņi var ust, ja? Jā. Tad ir tā, kad uz augšu, uz leju. Ko grūti citīs dara, viņi ceļ, nekas nenotiek, vai paraušu vēl, un tad sākās triku, ja? Cel, skaties, tu sāc palikt tāds, mēs saucam, tu sāc palikt viegls. Jā. Tas sliedz sāks skipot, ja? Tad tu sapratīsi, bišķi vairāk to kreiso, vai bišķi vairāk to labo pedāli, ja? Pacelsies augšu? Jā, droši. Pacelsies, un to skatu mēģina ārā kaut kur notēmē punkti, karuselis, torņi, un būs vieglāk, jo tev pat širo te nav jāuztraucies. Jā. Tas man būs rokās, ja? Tas ir viens. Respektīvi, ceļot augšā kreisais, leidžot lejā, labais pedāls ir pavisam višķiņ, ja? Te ir gāze, tagad uzliec roku uz gāzi, ja? Tagad pagriez uz manu pusi, gāzi, ja? Tas ir dot virsū, uz otru pusi ņemt nost. Tad, kad mēs pielaidīsim, ir rotora apgriezieni un dzinēja apgriezieni. Tad, kad mēs pielaidīsim, viņš minūti parūcēs, pārliecināšanās, lai sistēma savienojusies, tad es tā palūkšu lēnām sāk griezt gāzi vaļā. Griezīsi gāzi pavisam tā maigi lēnām. Līdz šā kreisā adata būs apmēram 85%. Tad tu viņu rokā palaid brīvi. Abas divas adatas nostāsies pie 100% noslogas. Tālāk tev par to nav jāuztraucas. Tagad tu man palūksi, es viņu aizvadīšu līdz 85, tad es viņu palaižu vaļā. Jā, es arī planši tev redzēšu, tev teikšu vēl vai. Un tad viņas vienkārši abas divas aizies līdz 100? Jā, tad tu palaidīsi rokā brīvi un abas adatas nostāsies pie 100, ja? Tagad tas būtu par to būtu skaidrs, tagad paņem labajā rokā. Par šitiem ten nav jāuztraucas, tie saucamie tukšie, ja? Tev jāuztraucas par šito. Tad, kad tev būs austiņas virsū, tu runās, tu sevi dzirdēsi, es tev nedzirdēšu. Tajā brīdī, tad, kad tu gribi man kaut ko pateikt vai paprasīt, ja? Nospied, pagaidi sekundi, un tad nosūti to ziņu, lai neaiziet tā ziņa pilna. Šo tempu arī es teikšu labā roka uz sevi vai prom no sevis. Tāpat tās arī kreiso roku uz augšu vai kreiso roku uz leju. Viņš tik stīvs arī būs? Jā, viņš arī būs tik stīvs, jo redzi, mēs esam uzlikuši saucamās frikšanus. Viņam nav, teiksim, tāda būtība, bet, kad viņi palaist brīvi, tas ir overloads, tāda, kas ir pirmo reizi. Pedāļi, rokas, koncentrācija, rotori, viss spānējas. Pēc būtības, kamēr tev tā platforma atbrīvots, viņš arī tā pabeig neizdarīt. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, sēžoties, ja? Notēmē uz vienu punktu, uzskatāts uz vienu uz otru sliedu, labā ir pa augstu, tad to kloķot bišķi uz labu. Bet tā maigi, mierīgi, ja? Tā, kad tas būtu. Es visu redzēšu. Temperatūras, rotora apgrieziens, es redzēšu to procentu, es to teikšu. Turpini, laid roku brīvi, viņš paņems roku. Tā, paņemsim to piesēsim. Es piesēšu visu kārtīgi. Cirkulēt, brīvāk, mēs te varam iecentrēt. Jā. Pie augšas, tad mēs iecentrēsim. Augšas mēs nevelkam, vispār, arī īstā helītī. Ja tu savelc augšu, tu nevar aizsniegt, aizdesinēt slēdžus. Tās augšas, ja? Paņem varbūt lejā pusē to asti, jā, velc apmēram iecentrējam.
Ir ok? Šo te nasti, kas ir paaugsies, aizāķē viņu apakšā. Tas ir baigi svarīgi, ja tev firps lieto kaut ko, tev kaut kādai kontrolē tiek bloķēts. Jautājumi? Es domāju, ka nav. Ok, sistēma ir kārtībā. Es atkāpšos un tas ir sāk. Tad nu redzam to, ka Rūdis, instruktors, no ārpus sazinās ar manīm caur rāciju un liek man piedarbināt helikopteru. Pagriežam atslēgu un startējam. Un helikopters pielec. Scania Monster. This was something out of this world, and Yogi Skyders has landed with such a splendid performance. Jā, es dzirdu labi. Nu jau helikopters ir nedaudz parūcējis un tā teikt iesils, un Rūds ar rācijas palīdzību man ziņo, es varu dot apgrieziens. Un es lēnām ar kreiso roku, griežot prom no sevīm, dod vairāk gāzi, lai celtos apgriezieni, un gaidām, kamēr tahometrs sasniedz 85% un laižam vaļā, lai programma var pārņemt vadību. Man ir apstiprinājums, ka var pacelties. Lēnām ar kreiso roku ceļam sviru un skatāmies uz sliedēm un gaidām to brīdi, kad mēs paliekam, kā Rūdis teica, viegli. Un pats pirmo reizi vadot helikopteru esmu atrāvies no zemes. Un pievēršam uzmanību kājām, lai saprastu, cik jūtīgs ir helikopters un kā tu viņu var kontrolēt. Tad nu zinām, cik jūtīgi ir pedāļi, un tagad ir Rūdis, man liek pildīt pirmo uzdevumu, un tas ir sekot viņam pa kreisi uz apli un noturēt helikopteru degunu pretī viņam. Šeit jau seko nākamais uzdevums – nosēdināt helikopteru.
Bet redzam to, ka jau parādās pirmās kļūdas un tiklīdz tu pieskaries kreisais virai, kas kontrolē augstumu, tas helikopters grib iet vai nu pa labi, ka tu mēģini pacelties, vai arī pa kreisi, ka tu laities lejā. Tāpēc tev jānoķer brīdis, kad tas notiek, un jāmēģina nokontrolēt to. Pamatā šeit darbojas Ņūtona 3. likums, kas nosaka, ka katrai darbībai ir pretēji vērsta darbība. Tas nozīmē, ka dzinējs darbina helikopteru, kad galvenie rotori tiek griezti, helikopters ir pakļauts spēkam, kas pazīstams kā griezes moments. Tas ir pretējs rotācijas virzienam. Tāpēc dzinējam, griežot galvenā rotora lāpstiņas virs helikoptera vienā virzienā, helikoptera korpus, pie kura ir piestiprināts dzinējs, vēlas griezties pretējā virzienā. Un astes rotors ir viens no daudziem veidiem, kā cīnīties ar šo spēku, lai mēs vienkārši nesāk griezties. Un šim astes rotoram mēs kontrolējam lāpstiņu leņķi ar pedāļiem, lai varētu pagriezt helikopteri sev vēlamā virzienā. Jā, nu redzam, tik labi nesanāk, bet Rūds man mēģina pateikt pāris trikus, lai izdotos labāk. Pievēršam uzmanību kājām. Bet nu jau uzdevums atkal sekot Rūdim. Tad pagriežoties virzienā pret vēju, mēģināsim nosēdināt helikopteru, jo tā esot vieglāk. Un tieši tas pats ar pacelšanos. Pacelšanās arī būtu jābūt vieglākai, jo pret vēju paceļās visu helikopteru, kā arī lidmašīnas. Bet redzējām to, ka iepriekš man jau tā aizmugura aizgāja un vēl neesmu kārtīgi piešāvies. Bet turpinām sekot Rūdim. Un tagad vējš pūš no muguras, un šai jābūt visgrūtākai vietai nosēdināt, kā arī pacelt helikopteri. Nu jā, tagad es saprotu, ka grūtākais ir pacelt un nosēdināt helikopteri un mēģināt viņu noturēt taisi. Bet Rūdis ziņo, ka man kopumā iet labi un kad padarīs man to dzīvi nedaudz interesantāku. Jau galīgi labi iet. Es tev visu tā dzīvi samaitāšu. Okay. Ar šito es iecenīs, ja? Tas būs ļoti jūtīgs, tā kā bišķiņa. Ja? Tāpat procedūra. Sākam, pēc 55, lēžam rokā brīvi un turpinām. Piesēd. Es piesēdu. Konkursu. Nākamajā lidojumā arī var droši fotografēt, filmēt, likt Instagramā un atzīmēt aviošovu profilu un vadlīdz profilu Instagramā. Un tad pavisam pēc neilga brīža arī kāds no jums tiks izsākts par uzvarētāju. Es viņu laistu klāt? Šodien pasākuma laikā būs iespēja Es viņu laistu klāt? lidojumu izbaudīt ar pilotu tandēmā. Šodien īpaši notikums visiem, prezidents lidos, tā varēsiet arī sveikt viņu no zemes. Tādēļ lidojumā to vienu laimīgo, kas būs uzvarējis konkursu. Tā kā konkurss tagad, uzvarētāji pēc neilga brīža un uzreiz arī balvu lidojums tandēmā ar paraplānu.
Es norisu to šādu sistēmu, tas sekundi arī nevis. Labi sanāk. Nav vienkārši. Es saku, es jau visu laiku esmu interesējies par visu šo un... Vienmēr ir aktīvs, līši, viņš ir rāzītis, starp iedot. Es atkāpšos un labāk procedūrā. Tad nu apstājāmies šeit, lai atkal mēģinātu nosēšanos ar taisnu helikopteru. Nomērķējam uz kokiem un mēģinam nosēdināt, lai aizmugurējā asta nesagrieztos. Un redzam to, ka to demperi noņēma, tā svīra palika vēl jūtīgāk. Un es vēl neesmu pieredzis, tāpēc mēģinām vēl. Un šis mēģinājums mums sanāca diezgan labi, tāpēc Rūdis izlēma, ka jādod pilnu piekļuvu pilnai jaudai. Tad noresetojam sistēmu un laižam ar pilnu jaudu. Tad nu šeit man Rūdis saka, lai es daru, ko es gribu. Un tā arī darīju, bet, kā jau nākotnes pilots, es uzreiz griezos prom un mēģināju nosēšanās un pacelšanos, lai man būtu jau kaut kāda iepriekšējā pieredze pirms apmācībām.
Jā, nu smaids līdz ausīm, bet es jau šo visu uztvēru kā pirmās apmācības. Jā, nu šajā brīdī varēja redzēt, cik jūtīgas ir kontroles helikopterim un viena nepareiza kustība straujāk un visu helikopters griežās prom. Tāpēc lēnām, mierīgi un bez stresa. Kā jau redzējām, šī bija ļoti laba nosēšanās, kā arī pacelšanās. Tādā veidā mierīgi jāturpina praktizēties. Jā, nu gribu pievērst uzmanību kājām. Paskatieties, cik ļoti jābūt sinhroni ar visu helikopteri, ar visiem joystikiem, pedāļiem, lai varētu noturēt viņu stabili un mierīgi, jo tas ir pats galvenais uzdevums iesācējiem.
Jā, no šeit es sapratu to, jo straujāk tu viņu nosēdini, jo straujāk tu mēģini viņu nosēdināt, jo ātrāk tev jāmēģina noķert ar pedāļiem tā asti, lai negrieztos prom. Un tieši tas pats arī paceļoties. Un, ja jūs redzat, ka helikopters ir pacēlies vai nolaidies un palicis taisns, tad tā ir izdevusies nolaišanās vai pacelšanās. Jā, es praktizējos vairāk šajā virzienā pret vēju, jo šeit ir vieglāk gan pacelties, gan nolaist helikopteri. Un izskatās, ka lēnām man jau sāk izdoties. Tad mans laiks iet uz beigām, bet pirms beigām man Rūtis jautāja, ir vēl kaut kas, ko es gribētu pamēģināt. Man nekas nenāk galvā, bet es viņam jautāju, ko es varētu pamēģināt. Un tad viņš atbild ar dzinēju kļūdu, ar piespiedu nolaišanos. Un tas ir tā, ka dzinējiem pazūd jauda, un tev jānolaižās vienkārši ar autorotāciju. Tad mēģinām izpildīt. Man iedeva pilni jaudu, arī noņēma nost šo demperi, kas ir tā kā pie iesācējiem. Bet es jau laikam neesmu iesācējis vairāk. Tomēr te nekas tā nedrīkst vai nevar notikt uz buļduļu vai tā vienkārši. Davai šoreiz paprovēs šitā. Diemžēl tas tā neizdosies un tāpēc... Labi, paldies. Viegli grūti. Zini kā, tev jau jājūt, tur tas vējiņš, tur viss, jābūt visam sinhroni, tā kā teici. Iemaņas uz papīra, rēķināšanas, pārliecināšanās, tad fiziski saucamie treniņi, un tad jau sākam ar tehniku. Tā roka būtu šitā, tu pacelsies, jo viņš jā, uz aizmuguri. Tad viss tās kontrols iet baigi kopā. Tikai pēc tam jau lietā Ir tehnika. kaut kādi tie vingrinājumi, ko mēs darām uz laukumu cilvēkiem. Tā pieslēdzās roka, abas kājas, un tā roka, tas nevar. Tas vienīgais, kuram mēs šodien noņēmām, šos redzēja, ka tā preisa roka labi kancē, tās kājas labi kancē. Nokrist proti, mēģinot nesalauties. Bieži vien tas sanāk viņiem tiem labi. Jā. Kā jūs domājat, šie cilvēki atviedlās reklāmu filmēšanās? Bišķi, šis ir man sāp helikopteru lidot. Visur brauc ar superkāriem, es gribu sētā helīt nolaisties. Un viss. Tas ir reāli nākamais. Un kur jūs bāzējāties Tukumā? Nē, 30 km no šeit. Ja brauc uz Tukumu, tas puņciem, zini. Jā. Kad 2 km mājas lapā viss ir. Jā. Viss var nokačāt. Ok. Dislokācija. Es to visam noteikti jums sazināšos un kaut ko mēs izdomāsim, jo šis ir
Nu, nākamais viss brauc ar krūtām mašīnām, es jau par šitādu sātā nolaist. Man jau ir īsts helikopters arī. Paga, ko? Es tiešām domāju, ka viņš joko, bet zinkārība ņēma virsroku un uzreiz sameklēja viņu YouTube kanālu. Tur tiešām ieraudzīju divvietīgu ultravieglo helikopteru. Tajā brīdī sapratu, ka šis piedzīvojums man noteikti vēl nav beidzies. Sarunu laikā dzirdēju, ka nākotnē viņiem ir idejas attīstīt vēl vairāk iespēju aviācijas entuziastiem. Ja tas viss īstenosies, tas būs ļoti interesanti ikvienam, kurš sapņo par helikopteriem. Milzīgs paldies visai Heli Baltica komandai par fantastisko uzņemšanu, profesionālo attieksmi un iespēju pirmo reizi dzīvē izbaudīt šo pieredzi Spīles lidlaukā. Kā cilvēkam, kurš jau sen aizrauts ar helikopteriem, šī bija diena, kuru neaizmirsīšu. Ja arī tevi interesē aviācija, noteikti apskati Heli Baltica. Viņa mērķis ir padarīt aviāciju pieejamāku, plašākam cilvēku lokam. Tad šī ir lieliski iespēja uzdāvināt kādam neaizmirstam pieredzi ar Heli Baltica komandu. Ceru uz drīz tikšanos ar Heli Baltica džekiem, bet turpinam baudīt aviācijas šovs Spildē.